Sveiks, jaunā sērija. Reku jauna sērija. Un šodien no rīta mums pārsteigums. Mums kaut kādā veidā pie melenēm izaugs sēnes. Bet reāli vakar nebija ievērojis, ka viņas tur ir. Tad es sev no biksēm taisīšu šortas. Tas mans lifehacks. Man vienkārši... Man visas šorts jau ir saplēsts vai nav man nekā, un te es tā nogriezīšu, un man būs šorts. Jā, Bengīt? Tad šodien šī sērijā man marinējās gaļiņa kūpināšanai, krūtiņa. Kūpināšu krūtiņu. Šeit dekoratīvie darbiņi turpināsies. Un. Kas mums tur vēl plānā bija? Jā, starp citu, lai sāktu kūpināt gaļu, man viss te jāroka vaļā. Viss ir aizbāsts ar tiem atgriezumiem. Es gribu ātrāk viss sataisīt. Jā, starpsienas es gribu taisīt šeit iekšā. Un. Vispār kūpinātavu, ja ņemam tā kā ugunsdrošība, ja, tad man viņi jāpārbīd vispār uz turienu, kaut kur tālāk no celtnes. Lēti, ērti un ātri. Sieva man tikko pasauc un pateica, ka mums ir viens redīsis izaudzis. No visiem. Šitās divas līnijas bija redīsis. Viens redīsis pirmo reizi mūžā, vienreiz... Vispār tas būs mans pirmais izaudzētais redīsis. Tieši brokastīs apēdīšu redīsi. Vienu. Man liekas, ka bija buņķetē jābūt, bet labi, ok. Pirmā, es taisīšu divas starpsienas. Pirmai starpsienai rāmītim detaļas ir izgrieztas. Vari iekāpt? Tu vari kāpt, jā. Jā, reku viss izgriezis, es nezinu, apstrādāt ar antiseptiķi vai nē. No vienas puses varētu apstrādāt, lai iekšpusē vizuāli viss vienādi izskatās. Saskrūvēju kopā manu konstrukciju. Pašu rāmītu, to dēles neesmu klāts skrūvējis, tāpēc, ka es viņu tur grīdā laidīšu. Un pie griestiem man vajag iešaut kaut kur. Un pie vienas sienas, lai tā masa kaut kā turās. Es izdomāju, ka es tā ar antiseptiķi neko nedarīšu, tāpēc, ka tas būs iekšpus. Tas man Chrysler detaļām nodalītā siena būs no Rīgas jāved. Labi, to filmējot redzēs, kā tur viss man tas plāns ir vizualizējis realitātē pēc tam. Plus, mīnus šādi tas izskatās. Es vēl nenostiprināju. Tad es viņu piestiprināšu visās pusēs, kur es viņu varu piestiprināt. Un tad nošūšu ar finieri, jo man viņš vienalga ir jāizlieto. Protams, izdevīgāk būtu bijis ar OSB, bet es jau nezināju, ka man paliks pāri finieris. Starpsienu es pieskrūvēju. Šito saplāksnes pārzāģēju. Tātad nesīšu iekšā. Un skrūvēšu klāt. Labi, lai saprastu, kāda tā doma bija. Tātad man ir Chrysler detaļas. Lai viņas tur ir smagas, lielas, durvis, tur bumperi, visādas lietas. Un šeit būs starpsiena. Un te vienkārši būs 1,25 m plats. Lai varšu tā te salikt visu. Gan jau varbūt kaut kāds plaukts vēl izlikšu tam. Bet šitā telpas daļa, te būs starpsiena. Un te, ja, viņā neviens gan arī nekad neies. Tāpēc es ieplānoju tās starpsienas, lai šeit visu piekrauju un lai stāv. Te es likšu savu plauktus, taisīšu, te mani instrumenti stāvēs, es viņus te lādēšu. Šeit ir doma uztaisīt tādu tā kā galdiņu, apgaismojumu, lai tu ar pārtiku atbrauc, noliec maisu, var te arī iekrāmēt kaut ko, ja vajag, var kaut ko arī uzgriezt tie, tādu tā kā mini galdiņu. Lejā arī varbūt kaut kādu plauktiņu. Visu laiku domāju pie risinājumiem. Mielojos ar mūsu pašā audzētu redīsu. Un reku ir manu starpsienu. Ļoti labi viss iegūlās. Viņš tam tumšs būs pēc tam tāds. Bet man neko vairāk nevajag. Tur viss būs aizkrauts. Un plus tās starpsieniņas vēl virsū ir šuvītēm. Šuvēm, jā, no OSB. Un šeit būs vēl virsū, tieši mazāk tur trīsies gar tām savienojumu vietām. Vēļas mašīna tur pagaidām pārbīdīja.
Nē, nu, klausies, nu man ļoti patīk, kā te izskatās. Super! Otrais starpsienai jau bišķiņ vairāk vajag smadzenītes pielietot. Es nogriezu 2 bišķu garākus, un tad pieliku iekšā pie griestiem, pie spāres, un pēc fakta vienkārši pievilku ar zīmulīti to slīpumiņu. Lai var, nu, tā kā klāt pie spāres pielikt. Labi, zāģēju, un tad rādīšu, ko es trakam murgoju. Un, lai augšējā daļā dabūtu to slīpumu rāmim, arī pēc fakta pieliku klāt slīpumiņu. Tuņās no otras puses zīmulīti tā čuks, iezīmēšu, un tur. Un to visu daru, liekot virsū saplāksni, finierim, lai man tieši tos 125 cm platums būtu. Perfekti. Un pēc tam, pēc šitā rāmīšu vēl ar zīmulītu čiks, uzšņikāšu un nozāģēšu to saplāksni. Un perfekto. Vienīgais vēl starpā vajag vēl vienu brusiņu te iešot. Otrā šķībā starpsiena gatava. Nu, šķībā, es domāju, ar to leņķi. Nē, šķībā. Tēt jāiet mērīt, vai viņi der? Jā? No mēris 1, 2, 3. Nu, tu esi brīvs. Opa! 3, 2, 1. No Edžus šovu. Iluzionis Edžus, ja tu šo redzi. Nu, tu teici, ka tu būdīgi nopirkt par 3 soķi. Nu, tev viņi līdzīgi, vai ne? Labi, man tikai viņa izmaksājas būs. Pēc tam vajadzēs paskaitīt. Man ir aizdoms, ka man šitā viss celtni izmaksāja robežās līdz 1500. Var būt. Man jāpaskaita vēlreiz. Man ir grūti izskaitīt, jo vienā pasūtījumā bija gan finieri, gan OSB. Jumts maksāja 210 plāksnes. Lēti. Bet es jumtu nopirku daudz vairāk. Man taču palika pāris speciāli. Tu te vai pieliec tos sienas, nevaru. No? Jā, Haidī. Pasties, viņš savu gultu sagatavoja. Protams. Viņš teica, ka viņš tagad dzīvos atsevišķi. Nu, ja nederēs mans leņķis. Leņķis nebūs pareiz. Bet vispār tie vecie matrači no tā vecā traileri ļoti noderīgi lieta, pasties, reha gulta. Pagad, tu gribi teikt, ka es tik precīzi iegriezu? Bet labs, pasties, kā man leņķis saka. Un šitien es speciāli tā izcietu, ja šūs man nepatīk. Was gent. Was gen? Tu nost. Kāpēc tu ar plikiem? Perfekto! Učalaha summa turma tas atalāna. Viņš tikko tādu lietu pateica, pilnīgi apustil man tā kā suni kaut kādu. Es pateicu, ka šitas starpsiens, te ir mani instrumenti, te ir Chrysler detaļas. Šitā zona, tā būviņai, viņai te vispār nav ko darīt. Rek viņai ledskaps, lai viņi te čakarējās un ņemās. Man ir reku. Man zona, mans loks, man te viss savu, man dzīvi, rek, man madrači. Tad vai gabalu arī sadalam pa zonām? Nu, es tev dārds daļu var iedot maziņu tur. Tāpēc, ka tu pats viņu nelaisti. Nu, jā, un tos tomātus mēs tā arī nesasējām. Oi, bļārens, tā tomāti jāsaka. Bet es gribēju vēl aizbraukt papeldēties. Man vēl gaļa jākūpina. Jau ir 12. Lietas izstās būs atkal. Es gribēju papeldēties. Peldēties, tas ir točna, obligāts process. Skaties, kāds tur redzēja. Un šit kukens? Nē, tur bija tāds cits. Es zinu, tev tur cits kukens. Bērni jau to tavējo savāc. Jā, to lielo viens putniņš tur iepriekšējā vlogā, viņš viņu gaisā tā. Atceraties, mēs apgriezām šitās puķis. Nezinu, sāk augt. Nu, tā kā izplatīties vairāk, tos jaunus dzinumus taisīt. Bet es viņiem vēl biju ielējusi, tur kaut kāds bagātinātājs vēl kaut ko. Es te bišķiņa aizrāvos. Paldies, tev, Saulīt. Bišķiņa aizrāvos, reku šīto nopirku puķi, tur vēl jaunas puķis nopirku. Sanāk vēl tās, kas tur 3, tās arī jaunas 4. Bišķi aizrāvos, nedrīkst pie tās tānas braukt. Savādāk visu laiku tur iet tik naudu puķēs. Ko es varu pateikt? Palika nogriezt, sazāģēt to saplāksni, finieri. Bet, zin kā, kas labi strādā, tas labi ēd.
Un reiku man brokastiņās būs oliņa ar šprotmaizītēm sīpoliņu. Nezinu, tas kaut kāds kakambers vai kā viņi tur saucās siers. Brīsiers. Nu labi, apetīti. Brokastiņas pēstas, starpsienas uztaisītas. Redz, kāds labs dzejolīts. Nu, paskaties. Super! Nu, un šitais tumšais stūrīts man būs Chrysler detaļām. Viss. Pirmie darbiņi pabeigti. Tagad aizbrauksim uz karjeru, nopeldēsimies. Ārā, protams, ir apmācies, bet ir diezgan silts. Tad braukšu apakaļ un kurēšu savu kūpinātavu. Kūpināsim krūtiņu. Šodien ir svētdiena, šodien gan ir pilna pludmala. Pasties, kā samēlē paukstims. Jā, paukstims. Vecmāmiņa un reiku man māma iedeva vēl banānu. Pagaidiet. Un es te to banānu lielo uzpūtīšu ar šo te. Banāns. Starp citas aizmirst pateikt, mums otrs Robi instruments nomira. Putekļs sūcējs. Nu, viņu kāds nogāzās. Bet labi, tur mēs paši vainīgi, mums viņš nogāzās. Mēs jau otro dienu ar Oskaru aktīvi sportojam. Oskars brauc ar motoroleru, es braucu ar riteni. Mēs kopā ģimeniski aktīvi sportojam. Pagaidi, es kalorijas dedzinu villā. Nu, tu dedzini kalorijas ar riteni, braucot šeit. Cik te varētu būt kilometri? 4. Turp 4 un apakaļ. Un vēl man bērns sēž aiz mugurē. Baigi smagi ar bērnu, teikšu jums godīgi. Nu, tu tikai nesačakarē šito aparātu te arī, ja? Tie tagad trakti uzreiz. Rekord. Paskaties. Mēs vienmēr kaut ko atšķiramies. Chicken banana. Tātad viss pagaidu parasti to par... Uz ilgtermiņu? Nu, jā. Tātad skaties. Nu. Ņemais vienu no augšējiem zariņiem, Jā, cilpiņu uzmet, ja? jā. Un tad cilpiņu šitā uzmetot, un šitā te es parasti daru. Šitā te? Parasti daru, baigais darbs. Un te es šitā te izdarīšu, Jā. nepiesienot. Ja viņš stiepsies uz augšu, lai var vienkārši tā atrulēt, un es pa garu striķi paņēmu. Tā man nesiet. Nē, viņš reku šitā, lai stāv. Un viņš arī turēs. Nu, reku tur. Cilpiņa... Tad skaties, reku met cilpiņu. Jā. Es dodu instrukciju, kā es vienkārši to saprotu. Viņš dod kartē reizi par saviem tomātiem, ķipa par saviem, kurus pats nelej. Būs 2 sluņu sasējis, tā kā nestāst. Es gaļu vienkārši kūpināšu viņos. Skaties. Reku cilpiņu skaties. Reku cilpiņu uztais. Jā. Tad nogriez. Jā. Aizsien te mezglu, jo viņš pinās vaļā. Jā. Lai viņš neiztinās. Jā. Piemēram, rekur. Jau ar Konstantīnu ar kaimiņu vadu uzsējām. Jā, viņš vadu, jā. Kaķīts kaut kur ņā. Bļāvins svats. Bļāvins kā krīt lejā uzreiz. Un skaties. Ņem pie augšējā zariņa. Cilpiņai izrauj cauri. Jā. Redzi? Jā. Un šitā te. Jā. Tu tiešām domā, ka ar vienu cilpiņu uz visu zaru pietiks? Nu, nesinu, nu. Reikas, ka es, un tā kā, lai viņš uz augšu bišķi, redzi, parau? Jā. Un šitā te vienā plīt caur vienu pusīt, vienā plīt caur otru pusīt. Un šitā. Jā. Saprat? Jā. Lūdzu, reku turās. Malcīts. Ļoti labi izdarīja. Labi, man jāiet kūpināt, iedēs parādīšu, ko es kūpinu. Reku, man viss ir sagatavots. Kurējās kūpinātava, gaļiņa vējojās. Un. Kūpināsim. Jācienā visādi kaimiņi, zin kā, visu kaut kas pašiem jāuzēn. Ko tu tur dari? Ko tur nesen teici? Tu šeit. Tā ir manējā zona, ko tu tur dari? Vispār jau galīgi naglī. Nu, reku, mēs jau esam gatavībā, kā sakās, dosim startu. Mauksim iekšā un sākam kūpināt. Tā jau vismā ļoti ērti. Šodien te tusējies un kūpina gaļiņu. Nu, smuki, forši. Vai ne, Dēliņ? Nē, es tev saku, kā ir godīgi. Man tur kūpinās garšīga gaļiņa un starposmā
Mēs iztukšojam mūsu leduskapu, lai mums nepaliek kaut kādi produkti, kur mums tur aizņem vietu. Nē, vienkārši slinkums gatavot. Nē, kāpēc slinkums? Normāli, cepelīni, tas ir vispār bombiņais. Un šķiet ne suši, bet hinkaļi arī super bombiņi, nu. Kaķīts ar sajūt, ka kaut kur kaut kas briest. Jā, buca? Tīri sporta pēc ātri. Hops! Oh. Tā gaļa izskatījās pēc stundas un 40 minūtēm. Nu tā, plus mīnus aptuveni ap 3 stundām jākopina. Tā kā pēc stundas 20 būs gatavs. Mums ir Robīna nedienas. Sabojāja pļaumašīna, sabojājās putekļu sūcējs, sabojājās multiinstruments. Un Tā ir, ka neiet uz sadarbību, Robī. Skaties, es to parādīšu. Ai, nu nevajag, vai nāc šur kūpinājumu. Skaties. Redzi? Redzi atšķirību līgzdās. Redzi? Sanāk, ka vienai ir pazudusi šitie dzelzīši. Es jau visu esmu izlūrējis. Ja kāds gadījumā zina, kur tāds var nopirkt vai kaut ko, jūs lūdzu ierakstiet komentārā vai uzrakstiet Oskaram. Es pat neesmu paspējis papētīt, un tur jau komentāriem kādiem prasa. Pēc 3 nedēļas teikt, mēnesis gaidīšu, kad man iekomentēs. Tev tik daudz kā darīt, ka tu līdz tam tiksi, tā kā es nezinu, kas. Dāmas un vispār video nav par kūpināšanu, bet vienalga, tas nevar nenofilmēt. Jā, jā. Ai, šis skaistums neaprakstāmais. Nu, ļoti labi. Būs laba? Jā, garšīgi izskatās. Nenogāzes. Pastais, bija personīgais galds un 2 zilie krēsli. Galvenais, kas tikko atceries, ka šis cepur man Diana teiks, lai es uzmēru bērnu cepurs aizvirs novilku. Tā melo, kā elpo, kā piržino, tieši tā arī melo. Labi, vajag vienu titulu. Viņš īstenībā ir tāds dīvains, viņš patiesībā tādās cepurās laiks Ai, piesakojiet man TikTokā un Instagramā varat redzēt, tas pilnīgs. Kaut kāds sviestdār vēl viņam ir, mēs gājām uz Humanu vintage, pirkām jakas, kaut kāds vecas. Viņš mums tur mājās pūst, un viņš man liek viņus turēt. Viņš saka, ka viņiem tās būs vajadzīgas, tās jakas. Mēs bildi uztaisījām ar vienu ļoti svarīgu lietu. Ja būs kāds cilvēks, kas to uzrakstīs komentārā, kas atkārtojas šī sezonā, katrā video, es nezinu, kaut kādu dāvanu nesūtīšu, jo mēs gaidām, kad beidzot kāds uzrakstīs par to. Tak es jau pateicu vienā vlogā, vai es tiešām nestīvērošu, ka es galvas laiku izšķaibu, ka nījos titulu bildēs. Blīn, es gribēju kādam kaut ko uzdāvināt, kas uzrakstīs beidzot komentāru par to. Rakstīt ātrāk, Nu, stulbums. Labi, Oskar, ko tu bojā visu? Ejam ātri notestēsim un jābrauc, jāpacienā kaimiņu. Pasties, kāds man skaists lilijas sāk augt ārā, redzi? Eku tā hortenzija, viņa nenomira, viss kārtībā. Redz, kāds lilijas smuks. Un šitien izrādās, ka šitā ir hortenzijā, tur bija tāda daudz balta, un man mamma vienkārši atbrauc, un pēc tam viņa man tādu, es tā tur izravēju, ko tad? Hortenzija. Tu gan jau nezini, kura īsti no viņām visām bija. Un izrādās, ka tas viens... Tas cepiem papīrīts rullītī, ko tu man 95. gadā? Jā, protams, man ir, es viņu glabāju visu dzīvi. Būšu godīgs, tiešām ir ļoti garšīgi. Ar šo arī beidzam, jo nevajag kārdināt skatītājs. Kas notiek, kas sēdāmies kūpināt gaļiņu? Labi, nesēdamies, noprovējām, bet veselu gabalu noprovējām. Bet viņam jāievelkās uz rītdienu. Tātad situācijas sekojuši. Kaķītis lai kakā, kartupeļi aug, kartupeļiem vajag papildinājumu zemes. Diana teica, ka viņi grib vakarā pēc... Es negribu, tu man... Diana teica, ka viņi grib vakarā te padarboties. Es teicu, labi, ņem un pa. Un es saku, labi, lai Diana te ņemās tu pat. Es negribu vispār neko. Pasties, ļoti labi sanāk. Es izdomāju, ka es pat netraucēšu. Labi, davai, čaviņi. Tev vispār kauna nav? Kā man galvenais? Man galvenais sieva saka, ka viņi gribēja villā PlayStation. Nemuldi. Paskaties, viņi man saka, davai doma man ieslēdz, es gribu uzzipāt kaut ko. Negribu es neko uzzipāt. Pasties, normāls PlayStations mums te iet vaļā vakarā. Bet PlayStationā forši, ka ir Netflix. Bet
mēs atrodamies tādā zonā, kur vakarā nekad nav interneta. Jā, es paņēmu to internetu sanāk, jā, bez limita, un man vakarā nestrādā nekas. Un es gribēju ieslēgt vakarā Netflix, ko man Marks nopirka. Uztaisīja un pagarināja man Netflix, man jāmaksā jau. Un mēs viņu nevaram paskatīties, tāpēc, ka mums nav interneta. Tur tik interesants seriāls ir, vajag zināt, kas tur notika tā. Jā. Es gribētu pirmo reizi villā kaut kādu seriālu paskatīties. Šitais ir mans monitors no datora manējā. Liku Diānu pateica, ka viņi grib uzspēlēt Far Cry. Nezinu, es tās spēles nepārzinu. Man PlayStationas dēļ Netflix. Tikai dēļ Netflix. Ja tu māki to spēli vispār spēlēt? Oskar. Labi, viņi māk, viņi tur misijas kaut kādas pilni. Nu, ko tu izdomā? Labrītiņ no rītiņ. Šito no Rīgas atvedām, agrāk mums bija skapis. Man liekas, ka tas ir no bieziem saplākšņiem. Es viņu biju izjaucis vairākus gadus apkaļ un noglabājis. Atvedu šo dēli, un tagad es izdomāju, kā. Es viņu negribu zāģēt, neko negribu ar viņu darīt. Viņš ten pabīdīšu to malā, vēļas mašīnu un algies uz otru būdu. Un es domāju, šķien te uztaisīt tādu tā kā galda virsmu no tā dēļ. Kāpēc ne? Vajag izmantot efektīvu materiālu. Man te rakstīja komentāros, ka, jā, es arī tā biju sākumā. Domāju, ka to boileru vajag tur augšā stūrī likt. Bet, ir viens bet. Mēs gribējām saglabāt tā, kad viss ar ūdeņiem saistītais un veļas mašīnas ir šeit. Jo te mēs staigāsim. Vajag, lai te var iet brīvi bez visādām trubām, ūdeņiem un visiem pārējiem. Tāpēc šī būdiņā, šķūnī, nekas saistīts ar ūdeni nebūs. Labi, mēģināšu te kaut ko gudrot, schēmot, lai uztaisītu tur to galdu. Pirmais, oficiālais galds mūsu villā, numur 3 vai 4, nezinu, kā viņu nosaukt. Bet viņš vēl līdz galam nav pabeigts. Jā, viens vienkārši padomā, ka tā tu pabeidz, te pieņemsim vīrus. Nu, te saliec vīru, tu vīzi, liet kur ir gulta. Un te uztais skats, jo. Tur toaletu var uztaisīt. Un viss, un var dzīvot. Tāds sviests, mēs kaut ko tam muļķiem vienu, bet mums beigas kaut kas cits sanāk. Nē, bet pasties, es te konstrukciju jūs varat ņirkt, bet viņi ir šitādi. Nu, es jau taisīšu tur, protams, kaut kādu atbalstu, bet, es šitā to visu izplānoju. Te viss ļoti stabili. Ļoti nepatiks man ideja. Es tā nesaku, ka tā jādara labi. Tas nenozīmē. Tad paņemšu tā te paturpināt to māju. Kā viņi tā nevar paturpināt? Mani vienalga. Nu, puši! Es zināju, ir tāds teiciens. Ja kaķis lien uz jaunā galda, tad ir izdevies galds. Jā, Oskar rokās pat vecais skapis kļūst par galdu. Jā, vai tu neteici? Mēs taču teicām, tas no skapja. Pasies, kaķis vienkārši guļ uzreiz man galda. Ko tu man mazo kaķīt te dari uzreiz? Viņš kaut kā ir līdz. O, kāpēc viņam melns? Labi, es neesmu pabeidzis. Kāpjat nost. No. Multi-instrumenti es laikam ilgi gaidīšu, tāpēc izdomāju mēģināt ar šito. Izlēma izsist loga šito? Nu, rekur, es jau te trāpu, redzi, nost iet. Viņš man teica, vai es varēšu izkrāsot. Redz, beigni trāpīja ar to, ko teica. Nu, lūk, un es tagad domāju, labi, mēģināšu ar šito noslīpēt. Es gribu ielikt logu. Man tur vēl viens doma ir, un es gribu ielikt to logu ātrāk, jo man apnika, viņš stāv pie mājas, bezjēdzīgi. Ja? Jā, bet es domāju, ka es viņu noslīpēšu, cik var tagad, jā? Un es viņu gribu noskalot ar ūdeni, lai visi putekļi noiet, viņš pats stāv pažūst, pēc tam viņu var krāsot. Bet jāpulē ir abas puses. Nu, nevis jāpulē, bet jāslīpē ir abas puses. Re, kur kupinātājs skatos cepuru uzvilcis. Nu, kepiņš. Mums patīk te Oskara dīvainē video, ko viņš TikTokā un Instagramā liek. Kā man tāds zila cepu. Nē, taču vlogā ir šitā cepu. Jā? Tagad tāds pilnīgs pampālīts, ne? Cilvēki, kas no malas, es ielieku to video un es tā kā ar Diānu esmu rēts, tā kā tāds ībuls, jā. Nu, ķipa, es saprotu, ka tas tā izskatās, bet citi, kuri skatās, viņi domā, ka es nesaprotu, un man liekas, tas normāli. Nu jā, nu kā, ka tu nesaproti, ka tu esi ībuls. Es saprotu, es kārtībā. Nu,
Nu, viss tēt jādarbojas gar logu. Nezinu, kā mēs viņu dabūsim tur iekšā, bet viņu vēl vajag nokrāsot. Nu, tur darbiņš ir, bet gribās jau, lai zinu, kaut kas jau sāk veidoties tie. Jo es nevaru šūt to, ko es gribu tālāk darīt, kamēr man nav loks. Jā. Ja? Labi. Nu, man šodien vārdiena. Paldies visiem, kas komentāros apsveic man vārdienā. Ļoti patīkam. Nu, kas video iznāks, kāds taču uzrakstīs, Osīt, klausies, māleču, forši, jūs tur dzīvojaties, tā kā bambālīts, jampālīts, to cepuru zilo uzvilcis, bet vārdienā tiešām tev var apsveikt, večo guļāviens, visi cieņi, zin kā. Ja? Braucam? Labi, mēs tagad papulēsim, un es braukšu, paslīpēšu, un es brauksim peldēties. Papulēšu. Mi amore! Tātad šodien manā vārda dienā es pasūtīju personīgi savai sievai, lai viņa man uztais karbonāru. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs to varam. Šī ir manis kūpinātā gaļa. Beigās es viņu uzkūpināju tik daudz, kad ir jāēd. Nu, vakar Ko tu kūpināji, lai ko darīt? Nē, nu es domāju, ka es biju domājis, ka es vairāk viņu izdalīšu kādam, bet es beigās neizdalīju tik daudz. Nē, nu tu jau zini, es jau parasti mēģinu visu korumpēt, nopirkt. Un pēc tam viņš man, kāpēc mums savu tik foršu galdu netas, apslaiki izdalām visu? Bet tad beidz dalīt. Nu, un tagad es gribu karbonāru, bet es šodien brokastīs ēdu to gaļiņu. Tagad ēdīšu, nu vienkārši, Jā, mana kūpinātā gaļiņa vienkārši super iet pie sirds. Mana vārdiena, pēc tam vēlāk mums būs torte, un Dmitrijs atved, Džimka atved man torti. Bērniem maniem, bet viņš jau nezināja, ka man vārdiena. Bet, nu, mēs viņu izskatīsim par man vārdienas torti. Vai, super vienkārši. Nedīs tādu? Marika, tev garšoja? Nē, man arī nē. Manējās vārdienas vakariņas garšoja? Nē. Un pagaidz, viņa arī pagaršos. Manas vārda dienas vakariņas. Izskatās tā kā vēmekļi, ne? Amarī vispār nē. Klausties, reāli pateikšu, ar manu kūpināto gaļiņu vienkārši ir super karbonāra sanāk. Jā, protams. Ja? Tikai tāpēc, ka tu kūpināji. Jā, un tu taisīji, un beigās komandas darbā ir ļoti garšīgi. Jā, ļoti labi. Izcila. Labi, viss. Odiem arī ļoti garšās, kā mēs ēdam. Ai, odi, tie man mīļākie dzīvnieki. Nē, bet kukaiņi vai kas tie tādi vispār ir. Es saprotu vienkārši. Man tā negaršo, bet es vienkārši gribu vēl likt. Kāds var būt? Man visu izlikt, tu arī gribi? Nē. Nē? Pišķi. Nē, nu grēks, bļāviens tā kūpinātā gaļa reāli riktīgi labējam. Es nezinu. Neču nevis kā es pagatavoju, bet tā kūpinātā gaļa. Nē, nu bļāviens. Pārējais. Man laikam vieglāk ir kaut ko uzbūvēt no nulles, nekā kaut ko restaurēt, es tādu uzskatu. Tomēr bišķiņ beigais čakars to logu ir. Es viņu visu nevarēju noslīpēt, un tur, kur palika vecā krāsa, tur ļoti grūti klājas virsū tā krāsa, ko es tagad lieku. Nu tāds bišķiņ čakars. Tāpēc, nezinu, rītā mēģināšu. Es viņu vairākās kārtās mēģināšu nokrasot, lai viņš paliek kaut cik brūns. Tad likšu viņu klāt, tāpēc, kad... Labi, nebūs viņš ideāls, nebūs neko darīt. Kā man viens komentāros teica, nav ko iespringt uz sīkumiem. Nu, nu. Un es laikam nenofilmēju, to, kā es pabeidzu. Es it kā pabeidzu. Baigi jau nepabeidzu, bet, es tu uzliku tāds balsts arī no vecajiem kokiem atgriezumiem. Viņš man svaru tur, bet loģiski, ka man te nav domāts, lai es te sēdētu. Bet, kur ir šādi izstās jau pabeigtā virsmiņa, bet mēs sākam sliekties uz to, ka es šito varbūt ņemšu nost, un mēs depiņā pirksim galda virsmu, kurā es griezīšu caurumu, un likšu izlietni. Pēkšņi kaut kāds štāds te domas ir. Nezinu, kā mums virzīsies tālāk tie plāni šeit, protams, bet, labi, skatīsimies. Daudz laimes manā vārda dienā. Iešu ēst kūku. Manā vārdienā drīkst, taču sēriju beigt un iet mierīgi atpūsties un uzēst kūciņu pareizi. Gan jau, ka drīkst.
Tāpēc paldies visiem, kas atbalsta kanālu, kas ir memberi, kas spiež laiks, kas komentē. Es iešu godīgi atpūsties. Tiekamies nākamajā video. Happy birthday to... Tētim šodien Tētim šodien vārdien. Happy birthday to... Nu? Nē, visi pagad. Super tieši pa vidu.